Dabas resursu nodokļu risinājums Hansa-Vola programmā. Šajā video apskatīsim preču saņemšanas sadaļu. Kopumā dabas resursu risinājumam ir, var teikt, divas daļas - ir preču saņemšana un realizācija, pārdošanas daļa. Šajā video sadaļā preču saņemšanas puse. Reģistrs saņemtās preces. Man jau iepriekš ir sagatavoti vairāki preču saņemšanas ieraksti ar 22. augustu, uz kuru pamata es parādīšu, kā darbojas šis risinājums. Šajā video būs vispārīgi, bez detalizētas ieskata sagatavošanā. Tam būs atsevišķs video, kā sagatavot, kā veikt iestatījumus, lai šis viss darbotos. Šobrīd vispārīgi, kā tas darbojas. Tātad preču saņemšanas, kurās man jau ir ievietoti iepriekš sagatavoti artikuli, tos es varu jums parādīt. Artikulu reģistrā, DRN, tātad priekš DRN risinājuma ilustrācijas ir sagatavots komplekts ar artikuliem. Tātad, saņemtās preces. Mēs saņemam pavadzīmi, kurā iekšā mums ir artikuli, un attiecīgi artikuliem ir dažādi iepakojumi. Mums nepieciešams reģistrēt iepakojumu materiālus. Preču saņemšanā ir poga, iepakojums. Nospiežot uz šīs pogas, atveras loks, DRN akts, iepakojuma iepirkums. Šī gadījumā šeit ir redzams pārskats. Nozīmē, ka šis DRN iepakojuma akts jau ir iepriekš izveidots un saglabāts. Preču saņemšanas, kurām ir izveidoti un jau saglabāti DRN akti, redzams pārskatu logā, šeit ir kolonna DRN, kurā ar krustiņu ir atzīmēts tās preču saņemšanas, kurām akts jau ir izveidots. Šī gadījumā man visām preču saņemšanām DRN akts ir izveidots, un šeit var redzēt, ka viena preču saņemšana nav iegrāmatota, bet DRN akts arī jau it kā ir izveidots. DRN aktu mēs varam veidot gan iegrāmatotai, gan neiegrāmatotai preču saņemšanai. Izveidot neiegrāmatotai preču saņemšanai, tad jārēķinās ar to, ka preču saņemšanā var būt veikts vēl kaut kādas izmaiņas. Un tad, protams, ir jāatcerās par to, ka, ja tādas izmaiņas tiek veiktas pirms iegrāmatošanas un akts jau ir izveidots, tad ir jāatver šo aktu un izmaiņas jāveic DRN aktā manuāli. Jo programma automātiski ielasa šeit vērtības, artikulus un vērtības tikai vienu reizi. Tanī brīdī, kad mēs pirmo reizi nospiežam pogu iepakojums un programma izveido šo aktu. Pēc tam jau, kad akts ir saglabāts, un gadījumā, ja mēs veicam kaut kādas izmaiņas vēl neiegrāmatotā preču saņemšanā, tad šīs izmaiņas automātiski neparādīsies jau izveidotā iepirkuma aktā. Tas ir jāņem vērā. Šeit, ko mēs redzam, atverās jau iepriekš izveidots akts, kurā ir viens artikuls, tāpat kā preču saņemšanā, daudzums 720 buļģiņas. Šo daudzumu mēs redzam šeit. Tālāk sadaļas papīrs, koks, metāls, stikls, plasmasa, putuplasts. Šīs ir definējamas sadaļas. Kā tas definējas, tas būs nākamajos video. Manā gadījumā 6 iepakojuma materiāli un attiecīgi primārais, sekundārais iepakojums tiem pašiem materiāliem, transporta iepakojums tiem pašiem materiāliem. Šeit pārslēdzoties uz sekundārais vai transporta, skaitam aiz kolonnā skaits, aiz skaits parādās punktiņi. Sekundārajam 1 punktiņš, transporta 2 punktiņi. Lai varētu atšķirt, kura sadaļa ir ieslēgta, vieglāk būtu orientēties. Savukārt šī kolonna, kur ir primārais transporta iekavās, sekundārajā sadaļā primārais sekundārajam, un tad vienkārši primārajā sadaļā ir vienkārši daudzums. Šī kolonna nedaudz atšķirās visās sadaļās. Primārajā sadaļā daudzums ir daudzums no preču saņemšanas. Šis.
Savukārt sekundārajā un transporta sadaļā ir primārais sekundārajam iepakojumam, kurš ir iepriekš definēts. Šeit tātad skaits 6. Tas ir primārais skaits sekundārajam iepakojumam. Konkrēti šeit ar Ctrl Enter ir iespējama izvēle, kur iepriekš sagatavots variants programma piedāvā, kad mums sekundārais iepakojums, šīs te 1 litra buļģiņas krāsas, viņas var būt sapakotas kartona kastēs pa 6, pa 8 un pa 12. Šī konkrētajā iepakojuma aktā ir tātad norādīts, ka ir 120 kartona kastes, kurās ir pa 6 buļģiņām. Kopā tātad 720 krāsas buļģiņas. Sekundārais iepakojums ir kartons, papīrs, 120 kastes ar kopējo svaru 30 kg. Transporta iepakojumam attiecīgi ir paletes. Primārais iepakojums ir pa 360 buļģiņām krāsas uz paletes. Šīs 360 buļģiņas, protams, vēl ir saliktas sekundārajā iepakojumā pa 6, kā mēs tikko redzējām, bet uz paletes ir 360 buļģiņas, arī šeit ir ar Ctrl Enter iepriekš definēti varianti. Tad ir par cik kopējais daudzums ir 720, tad ir programma ielikusi 2 paletes ar kopējo svaru 50, katra palete pa 25 kg. Tas ir koks, un šim paletes saturs kastes, kartona kastes, kuras ir saliktas uz paletes, viņas var aptīts ar plēvi. 2 paletēm tātad ir izmantota plēve 1,4 kg. Tad šis jau ir iepriekš veidots ieraksts, kā tas darbojas, ja mēs veidojam jaunu ierakstu. Es paņemšu kādu no preču saņemšanām, kur man jau arī iepriekš ir sagatavota. Pieņemsim šo otro, kurā iekšā ir 2 artikuli, 2 dažādas krāsas, 1 litra buļģiņās. Šo preču saņemšanu es nokopēšu, veidot ierakstu kopiju, saglabājumu. Ar to pašu 22. datumu neko nemainot, tātad 720 buļģiņas. Iepriekš es zinu, ka šīs 720 tātad buļģiņas arī ir definēts, ka tas ir 360 buļģiņas uz 1 paletes. Šī gadījumā būs 2 paletes 1 krāsa, 2 paletes 2 krāsa. To es vienkārši jau zinu no iepriekš ievadītajiem sagatavošanām. Detalizētāk par sagatavošanām būs turpmākajos video. Tātad šeit preču saņemšana negrāmatoša pagaidām. Spiež pogu iepakojums. Tātad atverās iepakojuma loks jauns, kurš vēl nav saglabāts pagaidām, tāpēc šeit pār saņemto preču pārskata logā priekš šīs preču saņemšanas tikko DRN akts vēl nav fiksēts. Viņš ir ar statusu jauns, un tātad šeit, ko mēs redzam, programma automātiski ielasa artikulus, kas ir preču saņemšanā, un daudzumu no preču saņemšanas. Tālāk jau primārais metāls, metāla iepakojums, metāla buļģis. Sekundārais nav automātiski ielasīts, programma ir ielikusi iksiņus. Tas ir tāda iemesla dēļ, ka programma automātiski nav varējusi atlasīt, kurš definētais variants šī gadījumā derēs. Ar Ctrl Enter paskatoties, šeit mēs redzam, ka 720 buļģiņas skaits dalās gan ar 6, gan ar 12. Līdz ar to programma nav varējusi automātiski izvēlēties, kurš būs pareizais, un piedāvā šādā gadījumā ir jāizvēlās manuāli. Es izvēlēšos 6, un arī otram artikulam tieši tas pats 6 izvēlos. Izvēloties 6, programma automātiski ieliek, ka tātad 720 kopējais skaits pa 6 kartona kastēs, tātad 120 kartona kastes ar kopējo svaru 30. Un otram artikulam tas pats. Transporta iepakojumā atkal programma nav varējusi izvēlēties, kuru variantu ņemt, un ieliek tādā gadījumā iksiņus, kas nozīmē, ka mums ir jānorāda manuāli. Atkal Ctrl Enter. Šeit redzams, ka mums ir 2 varianti, kas der. Ja? Tad
360 varbūt uz eiro paletes kastītēs pa 6 gabalu un pa 8 gabalu. Šoreiz, zinot jau, ka sekundārajā es norādīju, ka man ir kastītes pa 6, tad es arī šeit izvēlos transporta iepakojumā šo variantu. Un arī otram tas pats pa 60 kastes pa 6 gabalu. Programma automātiski no iepriekš definētiem iestatījumiem ieliek, ka tā šī gadījumā ir 2 paletes, 2 pa 360, ar kopējo svaru 50 kg, viena palete 25, un plasmasa, attiecīgi arī plēve, ar kuru ir palete aptīta, 1,4 kg pa abām paletēm kopā. Šādā veidā vai nu programma automātiski spēj pati uzreiz aizpildīt, ja ir iepriekš definēti iepakojuma varianti konkrētajiem artikuliem, vai arī mums ir jāpalīdz, ja programma automātiski nespēja izvēlēties, kad tas ir izdarīts, ierakstu saglabājam, akts saglabāts. Principā tas arī ir viss, kas ir nepieciešams, reģistrējot iepakojumu uz konkrēto preču saņemšanu. Paši dabas resursu nodokļu akti, tātad šeit atkal parādījās krustiņš šai preču saņemšanai, un visi šie akti ir pieejami atsevišķi, viņi tiek saglabāti noliktavas modulī, iestatījumi, DRN akti, iepakojums, iepirkums. Šeit mēs redzam visus mūsu saglabātos un izveidotos DRN aktus. Akta numurs atbilst preču saņemšanas numuram, preču saņemšanas reģistrā. Arī no šejienes mēs, protams, varam, ja šos aktus atvērt vaļā. Aktu var izdzēst, jebkurā brīdī, un izveidot no jauna. Arī no iegrāmatotas preču saņemšanas tas ir iespējams. Visu informāciju, kas ir preču saņemšanās, dabas resursu nodokļu aktos, ir iespējams tālāk apskatīt ar atskaiti. Atskaite noliktavas modulī, DRN iepakojums, iepirkums. Atskaite pa jebkuru periodu, šajā gadījumā es ņemšu pa vienu datumu, 22.08.24. Objekts no preču saņemšanas. Ja preču saņemšanās tiek likti objekti, tad mēs arī pa objektu varam atlasīt tālāk iepakojuma artikulus. Par šo iepakojuma artikuliem būs atsevišķs video, kā viņus izmantot, un arī šis ķeksītis rādīt kopsums pa visiem iepakojuma artikuliem, tas nākamajos video, kur būs detalizētāk apskatīti dažādas iespējas, kā vēl var strādāt ar iepakojuma materiālu reģistrēšanu. Šajā variantā, kur ir pats vienkāršākais, kad artikuliem ir definēti iepakojumi un izveidots vairākas preču saņemšanas, es tātad uztaisu atskaiti, kurā es redzu kopsavilkumu pa visām preču saņemšanām, kas man ir izveidotas 7. Šeit jāpiezīmē, ka informācija, kura programma šajā atskaitē parāda, tiek ielasīta nevis no preču saņemšanām, bet no pašiem aktiem, DRN aktiem. Uz šī numura preču saņemšanas uzklikšķinot programmu atvērs saņemto preču ierakstu, un no saņemto preču ierakstu varam atvērt iepakojumu, aktu, un atskaite rāda informāciju tieši no aktiem. Ja akts nav, tad arī pa konkrēto preču saņemšanu informācija atskaitē nebūs. Aktiem ir jābūt. Mēs šeit redzam, tātad mums ir pa katru preču saņemšanu primārais, sekundārais transporta iepakojums parādīts, daudzums preču saņemšanā, svars konkrētiem iepakojuma veidam no akta, kas mums ir, un attiecīgi nodokļu likmes, kuras arī ir iestatījumos definētas, par to atsevišķi, nodokļu summa. Atskaites beigās ir kopsavilkums pa primāro, sekundāro transportu, no visiem aktiem saskaitīts, un vēl pašās beigās nešķirojot, nedalot tātad pa primāro, sekundāro transportu, vienkārši visi iepakojuma materiāli kopā. Tad vēl dažs nianses par to, kā arī pie aktu aizpildīšanas. Ja mēs, tātad šie bija piemēri, viss, kas sagatavot, kur artikuliem ir definēti konkrēti iepakojuma materiāli.
Var gadīties, ka jums ir artikuli, kuriem nav iespējams nodefinēt iepakojuma materiālus. Piegādātājs var piegādāt visdažādākajos variantos, un bieži vien pavadzīmē vienkārši piegādātājs uz visu pavadzīmi, uz visām precēm, kas šajā pavadzīmē ir, bieži ieliek pašā pavadzīmē kopējās iepakojuma materiālu summas svaru attiecīgi. Tādā gadījumā, ja tāda situācija ir, tad mēs varam rīkoties sekojoši, tātad saņemt tās preces. Un šeit man jau šāds piemērs līdzīgs ir viens sagatavots no jahtu kluba. Man ir artikuls, nav definēts iepakojuma materiāls. Šim jau iepakojuma akts ir izveidots, bet mēs viņu izdzēsīsim. Tātad nospiežam pogu, programma šī gadījumā atvēra iepakojumu, kurš jau ir izveidots, es viņu izdzēsīšu. No jauna. Tātad mēs ievadījām tikko preču saņemšanu, esam ievadījuši artikuls, kuram nav definēts iepakojuma materiāls. Preču saņemšana šī gadījumā nav iegrāmatota, bet, kā es minēju, mēs varam iepakojuma aktus arī veidot. Spiežam pogu iepakojums, atverās jauns akts, kurā programma vienmēr automātiski ielasa visus artikulus no preču saņemšanas un daudzums no preču saņemšanas, taču pārējais viss ir tukšs, primārais, sekundārais un transporta pa iepakojumu materiāliem viss ir tukšs. Var gadīties, ka jums pavadzīme ir, protams, garāk ar vairāk artikuliem, manā gadījumā viens, pieņemsim pavadzīme ir ar 100 artikuliem, un daļai artikulu varbūt ir definēti materiāli, daļai nav. Saglabājot iepakojumu aktu, mēs nepalaistu nejauši garām, ka no 100 artikuliem varbūt vienam izrādās viss ir tukšs. Programma nav automātiski aizpildījusi, jo vienam artikulam nav definēts, un mēs to varam nepamanīt garā artikulu sarakstā. Saglabājot šādu aktu, kuram ir artikuls bez vērtībām, programma dos paziņojumu. Nedrīkst būt tukšas rindas, un automātiski parādīs tātad artikulu kodu, un pēc OK nospiešanas automātiski kursors nostājas rindā, kur ir tukšs. Nav vērtība. Šādā situācijā, ja mēs zinām iepakojumu, protams, mēs varam šeit ar roku manuāli aizpildīt katram artikulam pretī tieši konkrētajam artikulam. Arī tad, ja saraksts ir garāks ar artikuliem, katram artikulam pretī manuāli varam aizpildīt visus šos iepakojumu materiālus. Situācijā, ja mums nav zināms, ja ir daudz artikulu un nav zināms katram artikulam atsevišķi, kā viņi ir iepakoti, bet ir pavadzīmē norādīts kopējais iepakojuma svars, tādā gadījumā mēs vienkārši visus artikulus, ko programma šeit automātiski ielasa izdzēšam ar taukšņu backspace, un liekam iekšā nevis par artikuliem, bet vienkārši kopējās vērtības. Un šim mērķim ir sagatavots man artikuls DRN iepakojums, visi iepakojumi veidi, primāriem, sekundāriem transporta. Artikuls DRN iepakojums. Šādu artikulu es varu ielikt vienu rindiņu un attiecīgi savadīt pretī visus iepakojumu materiālus. Šeit faktiski nav arī būtiski, vai mēs vadam precīzi, kas ir primārais, kas ir sekundārais un kas ir transporta iepakojums. Ja tas nav zināms, pavadzīmē varbūt vienkārši tikai kopējais materiāla daudzums ir norādīts un nav izdalīts atsevišķi, cik ir primārais, cik ir sekundārais un cik ir transporta, tad mēs faktiski varam sadaļā ievadīt šeit, cik ir tātad. Šī gadījumā, par cik man tur viens artikuls ir, tad es zinu, ka tas ir 100 metāla buņģiņas ar svaru 200 gramu, varbūt viena buņģiņa, bet tātad visas 100 kopā tie būs 20 kg. Ja? Skaits 100, manā gadījumā ir vienkārši, jo es zinu, ka man ir preču saņemšanā 100, ja, bet ja man tur būtu daudz artikulu, dažādi skaiti, tad faktiski tas skaits arī nav būtiski. Ja man pavadzīmē ir norādīts, ka metāls ir 20 kg, es varētu šeit ievadīt arī vienkārši skaits 20 kg. Jo svarīgākais materiāla uzskaitē, protams, ir svars, kopējais materiāla svars uz pavadzīmi. Tad šādā veidā mēs attiecīgi pa visiem materiāliem varam ievadīt. Ja ir iespējams izdalīt atsevišķi, un mēs zinām, cik ir primārais, cik sekundārais, cik transporta, tad tas ir labi.
precīzāk, smukāk uzskaite būs, bet programma atskaita, kā es jau rādīju iepriekš, saskaitīs atskaites beigās, jebkurā gadījumā savilks visu kopā. Līdz ar to mēs varam šādu kopējos daudzums arī savadīt pie primārā, pieņemsim. Saglabājam. Tiklīdz šis ieraksts ir saglabāts, bija izdzēsts, tātad te uzreiz redzam parādījās tikko iksiņš, ja, kad ir atkal izveidots no jauna, ir izveidots iepakojuma akts šai preču saņemšanai. Lai uzsāktu darbu ar dabas resursu nodokļu risinājumu, ir nepieciešams veikt virkni iestatījumu, kuri atrodas noliktavas modelī, iestatījumi, DRN iepakojuma materiāli, iepakojuma varianti, sekundārais transporta iepakojums. Šie ir 3 iestatījumi, kuriem nepieciešams veikt sagatavošanu, lai varētu tālāk izmantot dabas resursu nodokļa risinājumu. Sākam ar iepakojuma materiāliem. Man šeit ir sagatavoti 2 piemēri. Iepakojuma materiāli 23. un 24. gadam. Atveram vaļā. Šādi man izskatās 23. gadam sagatavotie materiāli un 24. gadam. Iepakojuma materiālus definē pa periodiem, atkarībā no tā, kā mainās likumdošana. Ja likumdošanā ir izmaiņas un jums ir nepieciešamība definēt jaunus vai mainīt iepakojuma materiālus vai definēt likmes mainās, nodokļa likmes, tad mēs uz attiecīgo periodu veidojam jaunus šādus ierakstus. Un šeit mēs redzam, 23. gadam ir 5 iepakojuma materiāli, 24. viens iepakojuma materiāls nācis klāt putuplasts. Kā šie iestatījumi tiek izmantoti, tas ir redzams iepakojuma aktos. Iepakojuma aktus, kurus mēs iepriekšējā video jau arī apskatījām un kuri tiek veidoti no preču saņemšanām, var atvērt arī caur iestatījumiem, DRN akti iepakojums iepirkums. Ja mēs atveram vaļā kādu no šiem aktiem, tad kolonnas, papīrs, koks, metāls, stikls, plasmasa, putuplasts, šie nosaukumi tiek ielasīti, tātad šeit ir 24. gads šim aktam, tātad iepakojuma materiāli tiek ielasīti no atbilstošā iepakojuma materiāla ieraksta, kurš definē šim periodam 6 materiāli. Šīs kolonnas arī šeit mēs redzam. Svarīgi, ka ja iepakojuma materiāli konkrētiem periodam ir definēti, un mēs esam sākuši veidot jau arī iepirkuma aktus uz šo periodu, tādā gadījumā iepakojuma materiālu kārtību šeit vairs nedrīkst mainīt. 6 iepakojuma materiāli, un arī secība ir svarīga. 1. papīrs, 2. koks, metāls, stikls, plasmasa, jo atbilstošajās kolonnās šeit, piemēram, 3. kolonna ir metāls, un mums uz metālu šim iepakojuma aktam no konkrētās preču saņemšanas ir definēts metāls, skaits un svars. Šie dati iepakojuma aktā, iepirkuma aktā, 3. kolonnā, viņi arī paliks. Ja mēs izmainīsim šeit pie iepakojuma materiāliem, ka mums 3. kolonnā tagad ir kaut kas cits, stikls, piemēram, tad šeit iepakojuma aktā šie cipariņi nepārbīdīsies automātiski uz stiklu. Viņi paliks 3. kolonnā, vienkārši šeit nosaukums būs stikls, un programma faktiski šos jau ievadītos datus summēs, faktiski ir metāls, summēs zem stikla. Līdz ar to iepakojuma materiāli vienreiz viņus nodefinējam, un tiklīdz mēs sākam veidot iepakojuma aktus, tā iepakojuma materiāli nemainās. Periodu vidū mums parādās nepieciešamība vēl pielikt klāt vai kaut ko pamainīt. Tādā gadījumā mēs šo periodu varam saīsināt, piemēram, līdz jūlija vai augusta beigām, un no 1. septembra izveidot jaunu iepakojuma materiālu variantu,
un veikt nepieciešamās izmaiņas, un attiecīgi no visas preču saņemšanas un arī realizācijas pavadzīmes, kuras tiek veidotas no 1. septembra, tad ielasīs attiecīgi visus materiālus, kas ir definēti šim periodam. Ja mainās nodokļu likmes, parasti jau tas tā nenotiek, arī tieši tas pats. Tā faktiski, ja mums ir nepieciešamība pamainīt vai nu materiālus, pievienot vai noņemt, vai nodokļu likmes, mēs tad attiecīgi uz attiecīgo periodu arī definējam jaunu iepakojuma materiālu ierakstu. Tad, kad šie iepakojuma materiāli ir definēti, nākamais iepakojuma varianti un sekundārais transporta iepakojums. Šie divi iestatījumi ir ļoti cieši saistīti. Ja mēs atveram vaļā tagad iepakojuma variantus, kuri man jau ir sagatavoti, uz dažādiem iepakojumiem metāla buņģus 1 litru, 1,25 litri, 2,5 litri spainīši un 2,7 litri. Šie iepakojuma varianti ir definēti uz tiem artikuliem, kurus es izmantoju jau arī iepriekšējā demo. Tad artikuli, kas man ir sagatavoti priekš DRN risinājuma ilustrēšanas, ir šis komplektiņš. Dažādas krāsas, dažādās buņģiņās, gan metāla, gan plasmas. Priekš šiem artikuliem man ir definēti atbilstoši iepakojuma varianti. Kā tas izskatās? Iepakojuma variants, ņemsim pašu pirmo. 1 litra metāla buņģās. Šeit man ir nodefinēts 3 krāsas. Izskatās lūk šādi. Krāsa metāla buņģās 1 litrs. Man tādas krāsas ir 3. 6., 7., 8. artikuls, tātad 6., 7., 8. krāsa Sadolīna un Vivacolor. 2 dažādi piegādātāji, bet buņģiņas ir līdzīgas. 1 litra metāla buņģiņas, kurā šī krāsa ir iepakota, tāpēc lai arī tie ir dažādi piegādātāji, es esmu definējis vienu iepakojumu variantu priekš 3 artikuliem. Šos iepakojumu variantus šeit tātad mēs varam definēt gan precīzi par konkrētiem artikuliem, gan arī par artikulu grupām. Ja paskatāmies šeit, man šiem 3 artikuliem, 6., 7., 8. ir viena grupa, KR100 artikulu grupa. Es varētu šeit, protams, nodefinēt arī vienu rindiņu, norādot artikulu grupu KR100. Tomēr šajā situācijā, kad man tādi artikuli ir tikai 3, es izvēlos viņus ielikt konkrēts artikuls, kas man dod jau labāku priekšstatu, ka man šie artikuli ir tikai 3 šajā grupā. Tāpat arī kā grupu var izmantot arī klasifikācijas. Ja artikulos kartiņās artikuli ir sagrupēti dažādās klasifikācijās, tad arī klasifikācijas var izmantot materiālu definēšanai. Šeit tātad 3 konkrēti artikuli, uz kuriem attiecās augstāk redzamā definīcija. Šeit tātad papīrs, koks, metāls, stikls, plasmas, putuplasts. Šie materiāli, kā jau noprotams, tiek ielasīti no iepriekš veidotās sagatavošanas uz attiecīgo periodu. Ja mēs veidot jaunu ierakstu, pieņemsim, es aizveru šo ierakstu ciet un veidot tātad jaunu iepakojumu variantu, spiežam pogu, veidot jaunu ierakstu, tad viņš atverās šādi. Par cik mums periods vēl nav norādīts, tad atverās bez iepakojuma veidiem. Bet tiklīdz mēs šeit norādam periodu, piemēram, 24. gads, 01/24, nospiežam Enter, un tādā brīdī, kad periods ir zināms, programma automātiski šo ierakstu saglabā pēc 2. datuma ievadīšanas. Augšā redzams, ka ir pārskats, nevis jauns. Ielasa šos materiālus, definētos uz šo periodu. Saglabā, aizver un atver ierakstu automātiski. Un mums ir zināmi materiāli, kurus mēs varam sākt definēt.
Šo aizvēršu ciet, jau izdzēsīšu laukā vispār šo, tātad es ilustrēju, kādā veidā notiek jauna ieraksta izveidošana. Tālāk atkal balstoties uz šiem ierakstiem, kas man jau ir izveidoti. Detalizētāk par iepakojumu variantu aizpildīšanas principu, balstoties uz šo ierakstu, kas jau ir izveidots, krāsa metāla buņģās 1 litrs. Šeit tātad primārais iepakojums. Krāsa mums ir metāla buņģās, kas arī ir faktiski vienīgais primārais iepakojums metāla buņģiņi 0,3 kg, 300 gramu. Ja šī metāla buņģiņa pat pa sev būtu atsevišķi vēl ielikt kādā kartona kastītē, tad, protams, mums pie primārā iepakojuma nāktu vēl klāt, piemēram, papīrs, un tā tālāk. Sekundārais iepakojums. Sekundārajam iepakojumam ir 2 varianti. Kā redzam, šeit tabulas kods un svars uz kilogramu. Šeit, kuru no tiem izvēlēties? Tabulas kodu mēs norādam, tabulas kodi, ja mēs viņus izmantojam, tad viņi ir iepriekš jāsagatavo. Šī sagatavošana DRN sekundārajam transporta iepakojumam, kā jau iepriekš minēju, viņi cieši saistīti ar iepakojumu variantiem. Un, ja ir paredzēts izmantot šos sekundāros un transporta iepakojumus, tad viņi ir iepriekš jāsagatavo. Kā tas notiek? Ja atveram šo te iepakojumu variantu, kas mums šeit jau ir ar kodu 2 krāsa 1L, tad šis ir iepakojuma variants krāsas buņģiņām, kuras mums piegādātājs var piegādāt. Tad krāsas buņģiņas var būt salikts kartona kastēs pa 6, pa 8 vai pa 12 gabalām. Ja mums tāda situācija ir, ka piegādātājiem ir dažādi varianti, kā viņš piegādā šīs krāsas, tad mēs varam definēt šādu komplektiņu. Un, attiecīgi, pie katras konkrētās preču saņemšanas programma tad vai automātiski mēģina atpazīt, ievadot preču saņemšanā kopējo daudzumu. Piemēram, es paņemšu konkrētu piemēru uzreiz. Tātad man pie preču saņemšanām ir sagatavot jau preču saņemšana, sadalījuma peļņas piegādātājs, kur ir iekšā krāsa DRN krāsa 006, kas ir viens no. Tātad, ja mēs paskatāmies uz šiem variantiem, kur mums palika varianti šeit. Šis variants, kur mēs apskatām, tātad ir uz krāsa 678 kodi. Tātad šis artikls ir viens no tiem. Šai preču saņemšanai DRN akts vēl nav izveidots, par ko mums liecina, ka šeit nav krustiņš pārskatā. Spiežam iepakojums, programma automātiski veido DRN iepakojumu aktu, ielasa artikulu un mēģina aizpildīt primāro, sekundāro un transporta iepakojumu. Sekundārajā iepakojumā šoreiz programma nav varējusi atrast piemērotu variantu, jo 720 gabali dalās gan ar 6, gan ar 12. Šeit ar Ctrl Enter tādā gadījumā mums ir jāizvēlās, kurš no variantiem šajā gadījumā būs īstais. Tas ir viens variants. Tas ir princips, kā darbojas ar tabulas kodu, kad mums ir definēti vairāki varianti. Spiežam atcelt. Savukārt otrs variants, kā mēs varam definēt sekundāro iepakojumu. Ja mums ir tikai viens no variantiem, nav 6, 8 vai 12, ir tikai viens no variantiem, kā piegādātājs iepako šīs te krāsas buņģiņas. Pieņemsim, ka tas ir variants 6 buņģiņas kartona kastē un citu variantu nemēdz būt. Tādā gadījumā mēs varam, protams, mēs varam arī definēt šo tabulas kodu un zem šī tabulas koda tabuliņā norādīt vienu variantu, 6 buņģiņas kartona kastē, bet tas ir darbietilpīgāk situācijā, kad mums ir tikai viens sekundārā iepakojuma veids,
mēs varam sekundāro iepakojumu norādīt uzreiz tiešā veidā svaru. Un šajā gadījumā, zinot, ka piegādātājs mums piegādā vienmēr 6 buļģiņas kartona kastē, un citu variantu nepastāv, mēs varam nopirkt tikai šajās kartona kastēs. Šeit mēs norādām kartona svaru uz vienu buļģiņu. Ja mēs zinām, tātad, kad kartona kastē vienmēr ir 6 buļģiņas, un kartona kastes svars, piemēram, tā kā bija no iepriekšējā varianta, šeit 6 buļģiņas kartona kastes svars ir 0,25 kg, tad 0,25 izdalot ar 6 ir, jau iepriekš es to esmu izdarījis, svars uz vienu buļģiņu kartons būs 0,04167 saglabājumi. Un šādā situācijā, spiežot iepakojums, programma atkal mums atver iepirkuma aktu, kur sekundārais iepakojums jau ir aizpildīts, jo mums ir tikai viens iespējamais variants. Un šī gadījumā 720 buļģiņām, ja mēs pērkam 720 buļģiņas, tātad iepakojums ir 30 kg kartona. Ja mēs salīdzinām ar iepriekšējā variantu, kuru es tā kā jau izdzēsu, ieliksim atpakaļ. Tātad 30 kg bija kartons. Ja? Šeit, ja mēs ieliekam atpakaļ krāsa 1 litrs papīram, kur mums ir 6 buļģiņas 0,25 kg kartons, tad vēlreiz no saņemtajām precēm spiežam iepakojums. Sekundāro programmu nav varējusi izvēlēties, tātad 6 vai 12 der. Ar kontroli Enter es norādu, ka man šī gadījumā ir 6, un programma ieliek, ka mums svars ir 30 kg. Tātad tas būtu par šiem diviem transporta iepakojums. Transporta iepakojums ir līdzīgi kā sekundārais ar tabulu kodiem, un manā gadījumā šim transporta iepakojums, tātad šīs te kartona kastes, ir uz paletēm. Ja mēs paskatāmies transporta iepakojumu, tabulas kods šeit ar taustiņu F2, es uzreiz varu atvērt sekundārā iepakojuma, transporta iepakojuma tabuliņu, kur ir norādīts, ka šī gadījumā 360, vai 360 vai 300, tātad, kartona kastes pa 6 gabalu, un kartona kastes pa 8 gabalu. Un pa 12 gabalu. Visi iepriekš jau redzētie sekundārie iepakojuma veidi, varianti pa 6, pa 8, pa 12. Un šeit transporta iepakojuma mums vēl ir plasmasa, jo šīs te paletes, kartona kastes, kuras ir saliktas uz paletēm, pieņemsim, ka viņas ir aptītas vēl ar plēvi, iepakojuma plēvi un plasmasu. Šeit ar F2 atveram vaļā. Tas pats, protams, variants. Transporta iepakojums neatšķirās, tās pašas paletes, tikai šī gadījumā ir svars definēts nevis kokam, bet plēvei. Šī paletes, kartona kastes, kuras ir saliktas uz paletēm, aptītas ir ar plēvi. Pieņemsim, ka tas ir cik daudz plēvi nepieciešams, lai aptītu vienu paleti. Ja mēs tālāk skatāmies jau no preču saņemšanas puses, kā tas darbojas, ja mēs spiežam atkal iepakojums, tad primāro programmu, protams, atpazīst uzreiz, ar to nav problēma. Sekundārajā šeit atkal ir tas pats variants. Mēs izvēlamies, ka, piemēram, šoreiz mums ir kastītēs pa 6 buļģiņām piegādāts, un transporta iepakojumu šoreiz programma arī nav varējusi izvēlēties, jo transporta iepakojumā arī mums faktiski der 2 varianti. Ja mums ir 720 buļģiņas, programma automātiski nevar izvēlēties, kurš no šiem variantiem būs pareizais, un tad mēs norādām, ka šī gadījumā ir
pa 6 gabalu kastītēs variants pareizais. Un tad programma attiecīgi arī ievietos svaru kokam paletes. 2 paletes pa 50 kg kopā. Un plasmas 2 paletes un 1,4 kg lēve, kas ir nepieciešama, lai aptītu šīs paletes. Nu, lūk, tāds ir princips, kā darbojas iepakojumu definēšana. Par pārēju uz nākamo uzskaites periodu. Kā iepriekšējos video jau redzējām, tad iepakojuma materiāli un iepakojuma varianti tiek definēti pa periodiem. Un sākoties jaunam uzskaites periodam, mums gan iepakojuma materiāliem, gan iepakojuma variantiem ir jāpagarina datums. Un šeit mums ir 4 varianti. Pirmais variants, kad no likumdošanas viedokļa nekas nemainās, un mums iepakojuma materiāli un nodokļu likmes paliek nemainīgas. Otrais variants – mainās likmes, un tad ir svarīgi, vai šo likmju maiņa mums interesē vai neinteresē. Ja mums nodokļu likmes, kuras ir definētas attiecīgi pie iepakojuma materiāliem, nav svarīgas, nu tad, protams, atkal mēs faktiski nonākam pie pirmā varianta, kad nekas nemainās. Trešais variants – pievienot, kad nepieciešams pievienot jaunus iepakojumus. Atkal tātad esošais iepakojumu saraksts mums tā kā paliek nemainīgs, un mums ir nepieciešams tikai pievienot. Tas būtu trešais variants, un ceturtais variants, ka mums ir nepieciešams mainīt iepakojumus. Ne tikai pievienot jauns, bet mēs kaut kādu iemeslu dēļ vēlamies arī samainīt iepriekš esošo kārtību. Tātad šādi 4 varianti. Nu, un apskatīsim pēc kārtas visus 4 variantus, kā mēs viņus varam attiecīgi apstrādāt, pārējot uz jaunu uzskaites periodu. Tātad pirmais variants, kad nekas nemainās. Tādā gadījumā mēs būtībā šeit man tieši 25. no 24. uz 25. gadu it kā jau bija pie iepriekšējā demo, es rādīju, kā pievienot klāt jaunu pozīciju, bet pieņemsim tagad, ka mums no 24. uz 25. gadu pilnībā nekas nemainās. Tādā gadījumā, tad es šo ierakstu vispār izdzēsīšu, lai man viņš netraucē. Nonākam pie 24. gada periodu. Situācijā, kad nekas nemainās, mēs faktiski varam šeit pagarināt datumu iepakojuma materiāliem uz 25. gadu. Te būtu korekti droši vien rakstīt šādi. 24. un 25. gadam. Uz 2 gadiem iepakojuma materiāla periods un attiecīgi iepakojuma variantiem visiem. Mums arī tādā gadījumā pietiktu pagarināt šo te gala datumu tā, lai tas iet uz 2 periodiem. Un šeit situācijā, kad mums šie iepakojuma varianti ir definēti ļoti liels skaits un manuāli iziet cauri un nomainīt visiem iepakojuma variantiem beigu periodu varētu būt ļoti liels darbs, tad šim nolūkam mums ir pieejama apkalpošanas funkcija. Iepakojuma varianti pagarināt datumu. Šeit mēs varam logu pavilkt apkalpošanas funkcijai plašāku. Varam šo logu pozīciju saglabāt. Nākamo reizi varot vaļā. Būs uzreiz platāks un skaidrs salasāms. DRN iepakojuma varianti pagarināt datumu. Tātad šiem variantiem, kuriem sākuma datums ir 1. janvārs un beigu datums 31. decembris 24. gadam, mums vajag pagarināt datumu. Esošais beigu datums, tātad tur ir 31. 12. 24. un jaunais beigu datums būs 31. 12. 25. Šeit, lai nejauši nospiežot Enter, nejauši nenomainītos datums, ja mēs vēl gadījumā neesam paspējuši pārliecināties, vai tas datums bija ierakstīts pareizi.
ir ielikts ķeksīts, izpildīt datuma maiņas darbību. Tāpēc iepriekš tātad tikko nospiežot Enter, šeit mēs redzam, ka nekāda datuma maiņa nenotika. Atkārtosim, tātad 31., 12., 24. ir esošais, 31., 12., 25. ir jaunais datums. Es tagad uzmanīgi pārliecinos, ka man norādītais datums ir pareizs, kādu es vēlos. Ielieku ķeksīti izpildīt datuma maiņas darbību un spiežam OK. Un te uzreiz var redzēt pārskat logā, ka šis datums ir nomainīts uz 2 periodiem. Nu, un attiecīgi, kā tas darbosies preču saņemšanā, mēs varam pārbaudīt, pieņemsim, ja mēs atveram preču saņemšanas, un tagad mums ir tātad preču saņemšana ar 24. gada datumu, 22. augusts, spiežam pogu iepakojums, atverās akts ar 24. datumu, visi materiāli augšā ir norādīti, artikls ielasīts. Sekundāro un transporta programmu šī variantā mums neatpazina, tur bija iksiņi, iepriekš mēs to apskatījām. Nu, primārais iepakojums ir atpazīts no iepakojuma variantiem. Savukārt, ja preču saņemšana mums būtu ar 25. gadā, saglabāsim un spiežam iepakojums. Arī redzam, arī 25. gadā programma korekti tieši tāpat ielasa, atpazīst primāro iepakojumu, metāls, sekundāro transportu neatpazina, tur tad jānorāda, jāpalīdz manuāli, bet strādā gan uz 24. gan uz 25. gadu. Atcelt. Tālāk, ja kaut kāda iemesla dēļ mēs secinām, ka mēs kļūdījāmies un vēlamies atgriezt šo datumu atpakaļ. Tādā gadījumā arī to mēs varam izdarīt ar šo pašu apkalpošanas funkciju. Pagarināt datumu. Mēs varam faktiski nomainīt atpakaļ. Ja mēs pasakam šeit, ka esošais beigu datums tagad ir 31., 12., 25., un mēs viņu vēlamies mainīt uz 31., 12., 24., arī šāda darbība ir iespējama. Vienīgais, kas ir svarīgi, ka ejot uz atpakaļ, norādot, ka tagad jaunais datums būs 24. gada 31. decembris, programma pārbaudīs, vai šis ejot uz atpakaļ mēs neaizejam pirms sākuma datuma, respektīvi sākuma datums un beigu datums. Beigu datumam vienmēr ir jābūt lielākam par sākuma datumu. Šī gadījumā viss ir pareizi, spiežam OK. Un programma samaina atpakaļ. Tālāk, otrais variants – mainās likmes. Un pie likmi maiņas mums faktiski vai nu interesē, vai neinteresē šī likmi maiņa. Ja mums likmi maiņa neinteresē, mums varbūt viņas vispār nav norādītas likmes, ja mēs strādājam tikai materiālu uzskaite pēc svara, likmes mums vispār nav norādītas, nu tad arī faktiski šis te pirmais variants, kā es tikko parādīja, varam pagarināt beigu datumu pa 2 gadiem, vai pa 3, pa 4, ja nepieciešams, un turpināt strādāt. Šeit, atgriežoties atpakaļ uz iepriekšējo variantu, kad bija tikai 24. gads, pieņemsim, ka likmes mums tomēr interesē. Un mums ir tātad jaunajā gadā iepakojuma materiāli paliek tādi paši, bet mainās nodokļu likmes. Tādā gadījumā mums šo ierakstu ir jākopē. Veidojam ierakstu kopiju. Nu, faktiski jāveido jaunu ierakstu. Ērtākais šī gadījumā ir kopēt, kur mēs norādām, ka no 25. gada janvāra līdz 25. gada decembrim ir jauns ieraksts. Mainam šīs te likmes pēc nepieciešamības, un tas turpinās darboties. Savukārt iepakojuma variantiem, protams, šī likmju maiņa būtiski neinteresē. Iepakojuma variantiem ir svarīgi, ka iepakojuma materiāli paliek tie paši 6, un arī kārtība iepakojuma materiāliem nemainās, paliek tāda pati. Līdz ar to iepakojuma materiāliem
pilnībā pietiek pagarināt tikai datumu līdz 25. gadam. Un faktiski tas tā pati apkalpošanas funkcija mēs varam izmantot, lai pagarinātu datumu uz 25. gada decembri. Un attiecīgi, kas attiecās uz DRN iepakojuma aktiem, kuri tiek veidoti no preču saņemšanas, tādā brīdī būtībā pat nekas nemainās. Akti veidosies tieši tāpat uz 24. un 25. gadu. Vienīgā atšķirība šeit, ja mainījušās ir likmes šim iestatījumam, piepakojuma materiālam, tas ietekmē atskaiti. Ietekmē atskaiti DRN iepakojums iepirkums, kuru mēs arī apskatījām pirmajā video. Tad, veidojot šo atskaiti, ja mums likmes ir svarīgas, tad, veidojot atskaiti pa 24. gadu, likmes tiks paņemtas no 24. gada ieraksta. Veidojot atskaiti pa 25. gadu, attiecīgi likmes tiks paņemtas no 25. gada ieraksta. Tālāk, trešais variants – pievienot jaunus iepakojumus. Ja mums ir jāpievieno jaunus iepakojumus, bet nemainās likmes, pieņemsim, likmes paliek tādas pašas, kā bija, bet mēs vēlamies pievienot, tad faktiski ir tā, ka mēs varam, es tagad šo te pa 25. gadu izdzēsīšu, atgriežamies pie 24. Mums ir nepieciešams pievienot jauns iepakojumus, bet likmes paliek tās pašas, pieņemsim. Tādā gadījumā mēs pat varam tajā pašā ierakstā, otrajā, nemaz nekopējot viņu, pievienot polisterolu, piemēram, nodefinēt likmi attiecīgi un šeit pagarināt periodu līdz 25. gadam. Un es parādīšu, kā tas izskatās. Jā, tad šeit mēs pieņemsim pagarinām līdz 25. Tad definējam likmi, kāda nepieciešama. Tad mums ir šis tagad uz 2 gadiem, bet tas pats ieraksts, tikai pievienot klāt vēl viens materiāls. Un šeit ir tā, ka esošos ierakstus, kuri jau ir izveidoti uz 24. gadu, iepakojumu akti, DRN iepakojumu akti, mēs no iestatījumiem arī varam atvērt šīs preču saņemšanas, kuras jau ir izveidoti akti, tas neietekmē, jo atverot vaļā šos iepakojuma aktus, šeit loks nedaudz pamainījās, viņš uzreiz automātiski ir platāks, jo ir pievienoti līdz 6 kolonnām, līdz 6 iepakojuma materiāliem. Šis loks tiek rādīts mazāks, tiklīdz mēs pievienojam 7., 8. vai tā tālāk. Materiāls loks ir platāks, te pēdējās 3 pozīcijas tukšas, tātad šeit arī tukšs, un faktiski pirmās 6 paliek nemainīgas. Un iepriekšējiem aktiem uz 24. gadu visi tie materiāli, kas ir bijuši definēti, transports, šeit, viņi visi paliek savās pozīcijās. 1., 2., 3., 4., 5., 6. kolona. Klāt nāk tikai 7., 8., šī gadījumā tikai 7., kura sāksim aizpildīt 25. gadā, un šī viedokļa viss būs kārtībā. Iepriekšējiem periodam tas netraucēs. Protams, kad var rīkoties arī tā, ka mēs atstājam šo 24. gadu tā, kā viņš ir šeit, šo ierakstu nokopējam, uzliekam atsevišķu periodu 25. gads, tātad veidot ieraksta kopiju, mainam šeit datumu 25. Polisterols saglabājam. Ja mēs šādi izdarām, ka mums ir 2 atsevišķi ieraksti, viens pie materiāliem, viens uz 24., viens uz 25., tad iepakojuma variantiem atkal mēs varam tikai pagarināt šo te periodu. Šis strādās uz 2 periodiem uzreiz. Šeit mums tā kā atsevišķi ir definēti 2 ieraksti. Šeit pa 2 gadiem kopā.
vienkārši pagarinām datumu līdz 25. Un tas savukārt dos mums tādu rezultātu, kad atverot vaļā jau iepriekš izveidotos 24. gada ierakstus. Mums joprojām būs tās pašas 6 kolonnas, nebūs šīs 7. un tukšās klāt. Savukārt, ja mēs veidosim preču saņemšanu pa 25. gadu, šeit es varu parādīt, tad man pagaidām iepakojuma varianti nemaz nav definēti uz 25. gadu. Un šī gadījumā, ja es atveru šo te preču saņemšanu, kas man ir 25. gadā, jau saglabāta ar 25. gadu, atveru iepakojums, tad šeit es redzu, ka iepakojuma materiāli man ir definēti. Ar 7. kolonu, tātad jaunais variants 25. gadam, 3 tukšs, kurš nav definēts nosaukumu, bet iepakojumu neatpazina programma šī gadījumā. Iepakojuma materiāls atpazina, par cik iepakojuma materiāli ir definēti, savukārt iepakojuma varianti, kur mums ir definēts iepakojumi, 25. gadam nav. Līdz ar to programma neatpazīst. Un šeit tātad, ja mēs atkal ar apkalpošanas funkciju pagarinātu šeit datumu, ka arī šie iepakojuma varianti ir uz 2 gadiem, tad attiecīgi turpinās darboties arī 25. gadā pēc jaunā schēmas, iepakojuma materiāla schēmas. Tālāk, 4. variants, kad mums iepakojums ir būtiski nepieciešams mainīt. Tādā situācijā, ja mēs vēlamies šeit arī kaut ko izņemt, pievienot jaunus iepakojumus, respektīvi būtiski mainās arī iepriekš esošie 6, nepaliek vairs tādā secībā, kā viņi bija, bet mums ir pilnīgi jauna definīcija, pieņemsim 25. gadam. Šeit būtu droši vien korekti šādi arī noņemt nosaukumā, ka tas ir tikai 25. Šeit mums ir jauni materiāli. Un tas nozīmē, ka esošajiem šiem ierakstiem vairs ar datumu pagarināšanu mēs nevarēsim veikt, ar to nepietiks, jo mums būtiski mainās tātad izkārtojums. Šiem ierakstiem ir jāpaliek ar 24. gadu esošajiem, jo viņi turpinās darboties pret šo periodu, kas bija iepriekš, un pārējot uz 25. gadu, mums uz priekš jaunajiem materiāliem faktiski nāksies veidot jaunus ierakstus, DRN iepakojuma variantus. Un te, protams, ja šīs izmaiņas, pieņemsim, mums ir nelielas, un mums būtu tā kā ērti saglabāt esošo, tā kā kopēt esošos ierakstus, pieņemsim, kas mums jau ir, un veikt kaut kādas nelielas korekcijas atkarībā no tā, kā mums šie materiāli te mainīsies. Ja? Tad šādam mērķim mums ir apkalpošanas funkcija, lai nebūtu ar roku pa vienam šos ierakstus jākopē un jāveic izmaiņas, kas varētu būt liels darbs. Mums atkal ir apkalpošanas funkcija, DRN iepakojuma varianti kopēt. Ar šīs funkcijas palīdzību te mums ir esošais sākuma datums, tātad ieraksts tiek pilnībā kopēts. Tas nozīmē, ka viņam būs jauns numurs un būs jauns sākuma datums, jauns beigu datums. Tad šeit arī mēs norādam esošo sākuma datumu, kas mums ir šī gadījumā 01.01.24. Jaunais sākuma datums būs 01.01.25. Esošais beigu datums mums pašlaik ir 31.12.24. Un jaunais beigu datums būs 31.12.25. Un šeit atkal es uzmanīgi pārbaudu, paskatos, ka man datumi ir norādīti pareizi. Ja es nejauši te nospiedīšu Enter un nebūšu ielicis šo ķeksīti, kas tā kā aizsardzība, ja, tad darbība netiks izpildīta. Lai viņa tiktu izpildīta, ķeksīti ieliekam, izpildīt kopēšanas darbību, spiežam OK. Tātad mums šie iepriekšējie 4 ieraksti ir nokopēti ar jaunu periodu. Šajā jaunajā periodā, ja mēs atveram vaļā, mēs toreiz arī redzam, ka arī materiāls viss, kas mums bija iepriekš, programma ir ielasījusi jau pēc jaunā 25. gada definīcijas. Protams, iepriekšējie arī ir, tā kā,
par cik iepriekšējie tādi paši, man viņi tā kā der šobrīd, ja? Man faktiski varētu tikai polisterolu definēt klāt. Bet, ja šie materiāli arī ir mainījušies, tad šie, kas bija norādīti, tātad svars, tabulu kodi, tie būs jāmaina, jo viņi, protams, paliks savās pozīcijās un var gadīties, ka te varbūt pretī vairs nav koks, bet kaut kas cits jau. Savukārt šis tabulas kods attiecās uz koku paletēm. Tad, protams, nāksies mainīt. Bet darba atvieglošanai šādas funkcijas ir pieejamas. Tad vēl, ja kaut kāda iemesla dēļ es esmu palaidis šo kopēšanas darbību, nokopējis ierakstu un pēc tam atcerējos, vai nē, vajadzēja kaut ko pamainīt un tikai pēc tam kopēt. Tādā gadījumā šo kopēšanas darbību ir iespējams atcelt, dzēšot izveidotos ierakstus. Mums ir iespēja arī masveidā šos izveidotos ierakstus nodzēst, kur mēs norādām tātad esošais sākuma datums, kas mums tagad ir vēlos dzēt 25. gada ieraksts, kurš tikko izveidoja 01.25. Esošais beigu datums 31.12.25. Izpildīt dzēšanas darbību. Un ieraksti ir izdzēsti. Lūk, šādas iespējas ir manipulēt ar definēšanu, pārējot uz jaunu uzskaites periodu.